Esmu dzimis Dobelē, audzis Saldū, pabeidzis Brocēnu vidusskolu. Kā pašlaik zina, dzīvoju Liepājā un pašlaik Liepāja mans mājas. Iemesli, kāpēc pārcēlos uz Liepāju, bija dažādi. Pirmkārt, darba ziņā, un otra lieta, kāpēc arī pārcēlos, ir mans sirdslietas, tas ir tenis. Ko es varu minēt par Liepājas dzīves priekšrocībām? Tās ir radošums, tā ir muzikalitāte, tā ir cilvēku atvērtība, tā ir jūra. Salīdzinot ar Rīgu, nav tā burzma, nav tā ikdienā tas ārprāts ar visām satiksmēm un tā tālāk. Liepāja ir sportiska, Liepāja ir atvērta jaunām idejām un jaunām, kā saka, jauniem izaicinājumiem. Tad es gribu uzsvērt tiešām, ka Liepāja pēdējo 5–10 gadu laikā ļoti attīstījusies sportiskā ziņā. Ir ļoti labs olimpiskais centrs, futbola stadions, tenisa korti, ir baseini skolās, kur var nodarboties ar peldēšanu. Tiešām grūti ir nosaukt tādu sporta veidu, ar kuru pat nav iespējams Liepājā nodarboties. Jā, kad atbrauc mani draugi, paziņas, kolēģi ciemos, tad es arī labprāt izrādu Liepāju. Viņiem, ja draugi atbrauc vienā dienas laikā, mēs to visu nevaram izrādīt, ir jāpaliek vismaz 3–4 dienas, lai izbaudītu Liepāju tā kārtīgi. Es vēlos Liepājai dot šo savu dzīves pieredzi, dzīves skatījumu, gribu radīt to pozitīvismu un dot tālāk to labumu, ko dod sports, ko dod atvērts prāts, idejām, pārmaiņām, un visu to esmu gatavs sniegt Liepājai.